Vismīļāko dārgumiņ, es redzu nemieru, apjukumu un cīņu tavā sirdī. Es redzu, ka pagātnes atliekas sāp un traumas, kas tevi ilgi vajājušas. Tāpat kā sieva, kas bija noliegta 18 gadus, ko nomocīja vājība, kas viņu turēja saistītu. Tu esi nesusi nastas, kas tevi nospieda, bet kā es viņu izsaucu uz priekšu, uzliku viņai savas rokas un liku viņai stāvēt, tā es tevi saucu dziedināšanā. Tevi vairs nedefinēs tas, kas tevi sakropļoja. Mans spēks padara tevi brīvu. Es redzu pagātnes brūces, kas nozaga tavu pašvērtību un atstāja tevi izsmeltu, bet katru salauzto gabalu es salieku kopā. Es tevi dziedinu no iekšpuses uz āru. Tu esi kā dārgs māla trauks, kas tika sagrauts līdz nepazīšanai. Podnieka rokās šķita neiespējami to atkal padarīt veselu. Bet es neesmu podnieks, es esmu viss radītājs. Es ņemu to, kas reiz bija salauzts, un modelēju to par kaut ko vēl skaistāku. Tavas pagātnes plaisas tev no tām nebūs kauns. Tās būs manas pestīšanas zīmes. Es tev atbrīvoju savu mierinājumu. Tu vairs neesi salauzta, jo es tevi ievedu dievišķā veselumā. Kā tu man uzticies, tu augšām celsies. Tu iesi brīvībā, tu zinās, ko nozīmē atjaunot. Klausies, man ir veids, kā izraut cilvēkus no tavas dzīves, lai sagatavotu tevi kaut kam apbrīnojamam, ko vēlos tevī darīt. Iespējams, tu esi sezonā, kad jāatlaiž daži cilvēki. Nepretojies. Vai esi bijis sezonā, kad attiecības sāk mainīties, un tu nezini, ko izdarīji nepareizi? Iespējams, cilvēki, kurus tu domāji atbalstīs tevi, ir sākuši rīkoties citādi. Reizēm tu zaudē cilvēkus, nevis dēļ tā, ko tu viņiem nodarīji, bet gan tā, ko es tevī daru. Es nekā nevarēšu tevī izdarīt lielu darbu, neizņemot noteiktus cilvēkus no tavas dzīves. Tu nevari man tuvoties pūlī. Svaidīšana un popularitāte neiet roku rokā. Kad Jēzus ieradās Jaira namā, viņa meita gulēja nedzīva. Pūlis par viņu mājās smējās. Kad viņš teica, kad viņa tikai guļ, viņa gribēja redzēt, kas notiks. Bet pirms viņš viņu uzcēla, viņš izsūtīja pūli ārā no istabas. Jo tuvāk tu nokļūsti dziedināšanas vietai, jo mazāk cilvēku varēs iet ar tevi. Kad tu sāc zaudēt cilvēkus bez iemesla, zini, ka tu tuvojies mana dzīves mērķa izpildei. Viss darbojas kopā tavā labā. Jautājums ir, vai tu mani mīli? Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, viss nāk par labu. Tiem, kas pēc viņa nodoma ir aicināti. Romiešiem 8:28. Paliec manā klātbūtnē.